Sveiciens visiem! Mums ir ienācies viens projekts, ļoti interesanta laiva, kura tiks aprīkota ar Lawrence elektroniku. Ar ko šī laiva ir interesanta manā izpratnē, laikam iepriekš jau Latvijā tāda īsti nav bijusi, vismaz es tādu neesmu redzējis. Tas ir Finval 475 Evo, bet atšķirība ir tāda, ka viņš nav ar konsolēm, viņš nav ar vienu konsoli, nav ar pilno konsoli, bet tā ir tilleru vadība šai laivai. Tas man liekas ļoti interesanti, jo pie izmēra 4,75, ja tas ir 4,75 m, šeit ir ļoti daudz vietas tieši atvēlēts makšķerēšanai. Tā kā ļoti interesanti būs mums pie šitā projekta strādāt un veidot viņu. Šeit tiks uzstādīta Lawrence elektronika, no jaunumiem tas ir Active Target 2XL. Visiem jau labi zināmais KDS Pro. Kā otrs laiva devējs tiks uzstādīts Active Target 2. Oi, smags! Lawrence KDS Pro 16. Ja, tātad būs šeit divi ekrāni, divi laiva devēji. Kā elektromotors tiks uzstādīts Lawrence Recon ar tālvadības pulciņiem. Ļoti pilnīga ar šādu kolosālu to joystick vadību. Bezvadu pedāles, multifunkcionālais. Šim elektromotoram ir iespējas pieslēgt gan 24, gan 36 volti. Tas būs ļoti interesants pamēģināt uz ūdens. Kāda ir atšķirība, pieņemsim šo elektromotoru, kādu maksimālo ātrumu šīs laivas varēs sasniegt 36 voltiem un 24. Ja kādam tas interesē, tad mēs vēlāk to pie nākamajiem testiem šo informāciju varēsim jums sniegt. Kā benzīna dzinējs šai laivai tiks uzstādīts Suzuki 100 zirgspēku tilleru vadības motors. Un pēc tam jau nākamajā sērijā mēs jums atrodoties uz ūdens varēsim parādīt sīkāk un smalkāk, kā tas viss darbojās, var teikt, un kāda ir ieguvuma no šī projekta. Paldies visiem par uzmanību un tiekamies uz ūdens. Neasakas!